Nākamais bloks - stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes salīdzinošais novērtējums onkoloģijas jomā. Un pētījuma ziņojums sniedz Rīgas Austrumu Kliniskās Universitātes slimnīcas ķirurgs onkologs Antons Rudzāts. Lūdzu. Labdien visiem! Man ir liels prieks un gods ziņot rezultātus šī projekta ietvaros no onkoloģijas jomā. Un es savukārt ar pateicības slaidu sākšu. Vēlos pateikt lielu paldies galvenajiem pētniekiem, kas šī projekta ietvaros ir iesaistījušies, tostarp Lilijāna Civjāne, Aija Geriņa, Ieva Krēsliņa, Andrejs Pčokins, Sofija Viļisova. Tāpat es gribu pateikt lielu paldies tiem, kas šajā slaidā nav minēti, tostarp Metodiskās vadības institūcijas vadītājai kardioloģijas jomā Ivetei Bajārei, Metodiskās vadības institūcijas koordinātorei kardioloģijas jomā Martai Guslenai un tāpat arī PSKUS Zinātniskās institūta izglītības daļas vadītājai Ilzei Āboliņai. Bez jūsu atbalsta šī pusotra gada laikā šis projekts nebūtu iespējams. Un tāpat es gribu arī izteikt lielu pateicību Latvijas onkoloģijas centra 4. nodaļas kolēģiem, kur iesaistījās datu ievadīšanā. Bez viņu palīdzības arī šo projektu tik laicīgi un efektīvi realizēt nebūtu bijis iespējams. Mūsu projekta ietvaros mērķis ir bijis izvērtēt stacionārās ārstniecības iestādēs sniegtās veselības aprūpes kvalitāti un atbilstību rekomendācijām un identificēt veselības aprūpē esošos trūkumus onkoloģijas jomā, konkrēti kolorektālā vēža slimniekiem. Uzdevumi bija izstrādāt kritērijus, pēc kuriem vērtēt veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, identificēt 500 medicīnas dokumentācijas vienības pacientiem ar kolorektālu vēzi, iegūt datus, tos apkopot, analizēt un sniegt ieskatu šo datu analīzē un rezultātos. Tas bija šķērsgriezuma populācijā balstīts novērošanas pētījums, retrospektīvs un retrospektīvās analīzes laiks ir bijis 2022. gads. Tika iekļauti pilngadīgi pacienti, kas ir hospitalizēti 2022. gadā ar kolorektālu vēža diagnozi atbilstoši SSK-10 klasifikāciju C18, C19 un C20. Tika iekļauti 499 pacienti, 331 pacients no Rīgas Austrumu Kliniskās Universitātes slimnīcas, 88 no Paula Stradiņa Kliniskās Universitātes slimnīcas un 80 pacienti no reģionālajām slimnīcām, galvenokārt no Liepājas un Daugavpils reģionālajām slimnīcām, bet tāpat arī tika izskatīta medicīniska dokumentācija arī citās reģionālajās slimnīcās. Pirms es prezentēju rezultātus, gribu atzīmēt, ka šī projekta sākumā galveno pētnieku vadībā, balstoties uz Eiropas vēža institūta organizācijas jeb OECI standartiem, bija pieņemts lēmums pētīt vairāk kā 20 potenciālus kvalitātes kritērijus, taču projekta ietvaros iegūstot datus, tos analizējot, sastopoties ar zemu datu pieejamību un kvalitāti, par ko es vēl runāšu arī tālāk prezentācijā, nācās samazināt šo kritēriju daudzumu līdz 15. Un šos kvalitātes kritērijus es arī vienu pa vienam šīs prezentācijas ietvaros centīšos atspoguļot. Un mēģinot šos kritērijus salikt chronoloģiskā un loģiskā secībā, sākšu ar
prehospitālu etapu, ar ambulatoru etapu. Sākšu ar kolonoskopiju, kas ir zelta standarts kolorektāla vēža diagnostikā. Un pirmais kritērijs, kas ir laiks no kolonoskopijas līdz vizītei pie speciālista. Mūsu pētījuma ietvaros vidējais, pareizāk sakot, gaidīšanas laika mediāna ir bijusi 14 dienas, un ceturtā daļa pacientu gaidīja šo vizīti pie onkologa mazāk kā 5 dienas. Un, kas attiecās uz otro kritēriju, ko jūs redzat šajā slaidā, atbilstoši OECI standartiem, kas apgalvo, ka histoloģiskajam slēdzienam pēc biopsijas ir jābūt 5 darba dienu laikā. Mēs arī izvērtējām, kāds ir laiks no kolonoskopijas izmeklējuma līdz histoloģiskajam slēdzienam. Te gan jāatzīmē, ka, ja būtu jāskaita darba dienas, izslēdzot nedēļas nogales, brīvdienas, svētku dienas, būtu ārkārtīgi sarežģīti šādus datus analizēt. Mēs pieņēmām par standartu 7 dienas, iekļaujot nedēļas nogales. Un 7 dienu laikā histoloģiska atbilde pēc kolonoskopijas izmeklējuma ir saņemta nepilnu 73% gadījumu. Komentāri par šiem kritērijiem būs arī prezentācijas beigās. Kritērijs numur 3. Cik daudz pacientu, kuriem vizītes laikā pie speciālista ir pieejama kolonoskopijas laikā veiktās biopsijas histoloģiskais slēdziens, ir 81%. Proti, gandrīz 5. daļa šo pacientu ierodoties uz vizīti, viņiem šī slēdziena uz rokas nav. Mēs uzskatām, ka šis ir labs rādītājs, jo tas parāda ģimenes ārstu proaktivitāti. Vēl nesagaidot histoloģisko slēdzienu, ģimenes ārsts balstoties uz kolonoskopijas izmeklējumu slēdzienu, rēķinoties ar to, ka ir augstas aizdomas par resnās vai taisnās zarnas vēzi, negaidot histoloģisko slēdzienu, nosūta pacientu pie speciālista. Un kas attiecās uz histoloģiskā slēdziena gaidīšanu pēc radikālas ķirurģiskas operācijas, 7 dienu laikā histoloģiskais slēdziens ir saņemts pusē pacientu. Tālāk kritēriji, kas attiecās uz šo pacientu ārstēšanu. Atbilstoši OECI standartiem pēc multidisciplinārā konsīlijā pieņemta lēmuma par ārstēšanas taktiku pacientam būtu jāsaņem atbilstoša ārstēšana 21 dienas laikā. Un šeit mēs sastapāmies arī ar netik pozitīviem rezultātiem, proti kritērijs numur 5, cik ilgi pacients gaida līdz neoadjuvantai ārstēšanai pēc koncīlija pozitīva lēmuma par to, kas šajā pētījumā faktiski attiecas uz taisnās zarnas vēža pacientiem. 21 dienas laikā neoadjuvanta ārstēšanu saņēma 14,3% pacientu. Šeit ir jāatzīmē, ka diemžēl dati šajā gadījumā bija pieejami tikai no Rīgas Austrumu Kliniskās Universitātes slimnīcas. Laiks līdz ķirurģiskai ārstēšanai, balstoties uz koncīlija lēmumu par to, ķirurģisku ārstēšanu 21 dienas laikā ir saņēmusi nepilna puse šo pacientu. Un savukārt 7. kritērijs - laiks no operācijas līdz adjuvantai ķīmijterapijai pacientiem, kuriem tā ir indicēta, atbilstoši OECI standartiem ir minēts, ka vēlams šo ārstēšanu saņemt 8 nedēļu laikā pēc operācijas, ja 56 dienu laikā. Mūsu gadījumā šo ārstēšanu 56 dienu laikā saņēma nedaudz vairāk kā pusi. Nākamie kritēriji savukārt parādīs problēmu, ar ko sastapāmies šī projekta ietvaros, un ko vēlreiz iztirzāšu secinājumos, proti zema datu pieejamība un slikta šo datu kvalitāte.
Astotais kritērijs. Pirms jebkuras ārstēšanas taktikas tiek rekomendēts, ka pacients tiek izskatīts multidisciplinārā konsīlijā, kura laikā tiek pieņemts lēmums par šo ārstēšanu. Un, kā viens no kvalitātes kritērijiem bija izskatīts, cik daudz pacientiem, kuriem ir nepieciešama radikāla ķirurģiska ārstēšana, ir elektroniski dokumentēts multidisciplinārs konsīlijs slimnīcas elektroniskajā sistēmā. Un šī projekta ietvaros visos gan abās Rīgas Universitātes slimnīcās, gan visās reģionālajās slimnīcās kopā elektroniski reģistrēts multidisciplinārs konsīlijs pirms ķirurģiskas ārstēšanas ir atrodams nedaudz vairāk kā pusē pacientu. Tas gan nenozīmē, ka šie pacienti ir saņēmuši ārstēšanu bez konsīlija. Tas norāda visticamāk uz to, ka ļoti daudz konsīliju ir reģistrēti uz papīra, kas ir grūti datu analīzes ietvaros iegūstami. Kas attiecās uz laiku no pirmās vizītes pie speciālista līdz multidisciplinārajam konsīlijam, kas faktiski ir laiks, kad pacients saņem nepieciešamos papildus izmeklējumus slimības izplatības izvērtēšanai, vai varētu spriest par tālāku ārstēšanu. Šeit rādītāji ir jāatzīmē vairāk kā apmierinoši. Resnā zarnas vēzim gaidīšanas laika mediāna ir 5 līdz 7 dienas, taisnā zarnas vēzim tas ir nedaudz ilgāk, līdz 17 dienām, ko var izskaidrot ar nepieciešamību veikt magnētiskās rezonanses izmeklējumu mazajiem iegurnim, kas ir grūtāk pieejams radioloģisks izmeklējums. Bet neskatoties uz to, šie rādītāji ir apmierinoši. Izmeklējuma pieejamība mūsu valstī ir apmierinoši, un tas parāda to, ka zaļā koridora principi strādā, un tie strādā ļoti labi. Un šie pacienti, gaidot lēmumu par tālāku ārstēšanu, zaudē relatīvi maz laika, kas onkoloģiskiem pacientiem ir ļoti būtiski. Šeit jāatzīmē, ka šajā gadījumā trūks data no reģionālām slimnīcām, vēlreiz atspoguļojot zemu datu pieejamību šī projekta ietvaros. Vēlreiz uzsverot 9. kritēriju, es pārēju uzreiz pie 10. par to, cik daudz pacientiem ir veikti visi nepieciešamie pēc rekomendācijām izmeklējuma slimības izplatības precizēšanai. Un ja mēs skatāmies uz Rīgas Universitātes slimnīcām, tad gan Rakus, gan PSKUS šie rādītāji ir vairāk 80%, kas ir atrodami elektroniskajās datu sistēmās. Tad reģionālajās slimnīcās šis rādītājs ir 37,5%. Atkal tas nenorāda uz to, ka 2/3 pacientu nav saņēmuši nepieciešamos izmeklējumus. Tas parāda to, ka nav pieejama informācija par šiem izmeklējumiem, jo visticamāk, būdami lielākā daļa veikta ambulatori, šo izmeklējumu apraksti ir pieejami tikai uz papīra, nevis elektroniskā veidā. Un pie šī aspekta es vēl pievērsīšos nedaudz vēlāk. Nākamie kritēriji tika apskatīts, cik pacientiem ir noteikti onkomarķieri pirms ārstēšanas uzsākšanas, un atbilstoši vadlīnijām tiek rekomendēts, ka visiem pacientiem, visiem kolorektālā vēža pacientiem ir jābūt onkomarķierim vismaz CEA noteiktam pirms uzsākt ārstēšanu. 2022. gadā, izskatot visus slimnīcu datus, CA ir noteikts tikai 21,8% pacientu. Noteikti jāatzīmē, ka šobrīd šie rādītāji ir ievērojami tuvāk 100%, jo šobrīd, izskatot pacientu gadījumu onkoloģiskajā konsīlijā, ir absolūti obligāts nosacījums, ka šiem pacientiem ir noteikti onkoloģiskie marķieri.
Un 12. kritērijs šajā slaidā par pacientu skaitu ar atkārtotu koncīliju pēc kāda no ārstēšanas etapiem, kas ir nepieciešams, lai vērtētu tālāko ārstēšanas taktiku vai novērošanu, ir elektroniski reģistrēts nepilniem 70% pacientu. Tālāk pēdējie 3 kritēriji vairāk attieksies uz ķirurģisko šo pacientu ārstēšanu. Un 13. kritērijs par komplikāciju biežumu pēc radikālas pēc radikālas ķirurģiskas ārstēšanas pacientiem ar vismaz 3. pakāpes Klavien-Dindo komplikācijām. Kāpēc izvēlēt sākot ar 3. pakāpi? 3. pakāpe un augstāk ir komplikācijas, kuru risināšanai ir nepieciešama invazīva iejaukšanās. Un literatūrā to sauc par major komplikācijām, jeb lielajām komplikācijām. Un pēdējos gados ir ļoti daudz starptautisku pētījumu par to, ka pacientiem ar lielām komplikācijām pēc operācijas būtiski pasliktinās prognoze un dzīvības saistībā ar onkoloģisko saslimšanu. Mūsu pētījumā, kur diemžēl nebija pieejami reģionālo slimnīcu dati, bet Rīgas Universitātes slimnīcās plānveida pacientiem komplikāciju biežums ar vismaz 3. pakāpi pēc Klavien-Dindo ir nepilni 10%, savukārt akūtiem pacientiem 2 reizes vairāk, kas faktiski atbilst Rietumē Eiropas valstu rādītājiem. 14. punkts par 30 dienu pēcoperācijas mirstību. Šis arī būtisks kvalitātes kritērijs, par ko noteikti vēl atgriezīšos šīs prezentācijas secinājumos. 30 dienu kopējā pēcoperācijas mirstība mūsu valstī 2022. gadā kolorektālā vēža pacientiem bija 5,9%. Un šeit noteikti ir jāatzīmē Rakus slimnīcas rādītāji, kas ir 2%, kas ir labāk nekā Eiropas vidējais rādītājs. Un faktiski no 2% Rakus slimnīcā līdz 27,2% reģionālajās slimnīcās ir bijusi kopējā 30 dienu pēcoperācijas mirstība šiem pacientiem. Plānveida pacientiem mirstība ir 4%, vēlreiz jāuzsver, no 1,2% Rakus slimnīcā līdz 22,2% reģionālajās slimnīcās. Akūtiem pacientiem šis rādītājs ir ievērojami augstāks, kas atspoguļojas arī citu Eiropas valstu datos. 26,7% ir kopējā mirstība, sākot ar 6,3% Rakus un līdz 50% reģionālajās slimnīcās. Droši vien, ka pie šī slaida es nepakavēšos. Šo slaidu mērķis bija parādīt to, ka izvērtējot pacientu daudzumu ar kādu stadiju, tie vēršas katrā no slimnīcām un pacientu vispārējo stāvokli, būtiskas atšķirības nebija. Līdz ar to parādot to, ka 30 dienu pēcoperācijas mirstību mēs varam izvērtēt slimnīcu starpā objektīvi. Un visbeidzot pēdējais kritērijs par 3 gadu specifisku izdzīvotību kolorektālā vēža pacientiem. Šie ir dati, kas iegūti ar SPKC atbalstu. 2025. gada augustā izskatīti visi pacienti, kas šajā pētījumā tika iesaistīti, bija iegūti dati no 412 pacientiem, no tiem 155 2025. gada augustā bija miruši, un no mirušajiem 124 kā nāves iemesls bija dokumentēts kolorektāls vēzis. Nostādot 3 gadu kolorektālam vēzim specifisko izdzīvotību kā 67,5%, kas faktiski atbilst arī Eiropas
rādītājiem. Pievēršoties secinājumiem, pirmais, kam noteikti jāpievērš uzmanība, šī projekta ietvaros bija zema datu kvalitāte un to pieejamība, un galvenokārt uzsvars bija uz reģionālo slimnīcu datiem, kādēļ lielākai daļai kritēriju nebija iespējams veikt salīdzinošu datu analīzi. Jo faktiski dati ir sadrumstaloti, sākot ar medicīnisko dokumentāciju uz papīra, kas ir pieejams slimnīcas arhīvos, beidzot ar datu pieejamību elektroniskajās sistēmās. Un šo elektronisko sistēmu ir ļoti daudz. Slimnīca elektroniskā sistēma, Datamed, e-veselība un citas, kādēļ faktiski ir jāievāc dažādi dati no 3, 4, pat 5 avotiem, un nevienmēr arī bija izdevies visus vēlamos datus šādā veidā iegūt. Nākamā problēma, kas būtu jāakcentē, ilgstoša gaidīšana, lai saņemtu plānoto ārstēšanu. Šeit jāuzsver galvenokārt, faktiski visos aspektos ārstēšanas gaidīšana bija neapmierinoša ar lielāku uzsvaru uz ķīmijterapijas rindām. Noteikti jāatzīmē arī pozitīvi momenti. Pirmkārt, par ķirurģiskās ārstēšanas rezultātiem, kas parāda to, ka ir nepieciešams onkoloģiskos pacientus centralizēt stacionāros ar atbilstošu specializāciju. Jo lielāka onkoloģisko pacientu aprit slimnīcā, jo labāk ir ķirurģiskās ārstēšanas rezultāti, zemāka 30 dienu pēcoperācijas mirstība un attiecīgi arī perspektīvā labāk šo pacientu prognozi. Tāpat ir arī jāatzīmē apmierinoši nepieciešamo izmeklējumu pieejamību pirms ārstēšanas. Zaļā koridora ieviešana ir ļoti labs moments, kas jāatzīmē. Zaļais koridors strādā un tas strādā labi. Un tāpat ir jāuzteic arī ģimenes ārsta darbs, kad pacienti relatīvi ātri nokļūst pie speciālista, bieži vien arī nesagaidot histoloģisko rezultātu, jau balstoties uz aizdomām par malignitāti endoskopijas vai radioloģiskajos izmeklējumos. Izrietot no šiem secinājumiem, diskusijai bija piedāvāts apspriest šādus punktus. Pirmkārt, kā jau minēju, būtiski ir stacionārā specializācija onkoloģisko pacientu ārstēšanā un šo pacientu atbilstoša centralizācija. Kā jau minēju, stacionāros ar lielāku šo pacientu plūsmu, stacionāros, kas ir specializēti šo slimību ārstēšanā, ārstēšanas rezultāti pārliecinoši labāk. Gribēju aicināt veikt auditu reģionālajās slimnīcās datu pieejamības un kvalitātes vērtēšanai. Tāpat diskusijai mērķtiecīgi ir apspriest valsts centralizētu pacientu dokumentācijas pieejamību vienotā elektroniskā vidē. Ja visi dati būtu pieejami vienā elektroniskā sistēmā, būtu stipri vieglāk šos datus analizēt, būtu stipri vieglāk orientēties pacienta anamnēzē un nebūtu tā, ka speciālists Paula Stradiņa Universitātes slimnīcā neredz, kas ar pacientu ir noticis Rakus slimnīcā, un otrādi Rīgas Austrumu slimnīcā speciālists neredz, kas ar pacientu ir darīts Paula Stradiņa slimnīcā. Un visbeidzot, gribu vērst uz diskusiju potenciālos ieteikumus gaidīšanas laika saīsināšanai, lai pacients saņemtu ātrāku ārstēšanu atbilstoši koncīlija lēmumam un starptautiskajiem standartiem. Domāju, ka no manas puses tas... Jā, liels paldies. Mēs varbūt varam atstāt to iepriekšējo slaidu, jo diskusijai tas lieta noderēs. Paldies.
Paldies, un tagad mēs varētu arī kādu nepilnas 25 minūtes piesaist un aprunāties. Aicinu uz paneļa diskusiju profesoru Elīnu Sīviņu, Stradiņas slimnīcas onkoloģu Aigu Geriņu, Rīgas Austrumu Kliniskās universitātes slimnīcas ķirurgu onkologu Andreju Pčolkinu, arī lūdzu Antonu Rudzātu arī ieņemiet droši vietas, izvēlēties mikrofonus. Tā, droši sadalām mikrofons visus, kas mums ir. Tā, datus redzējāt, secinājumus redzējāt, varbūt mēs no viena gala varam sākt, kas ir tās pozitīvās lietas, lai nebūtu jāsāk ar negatīvo, ar pozitīvo, kas ir tie pozitīvie secinājumi. Jā, es sapratu, ka Jā, droši. ar mani. Tātad, ko es saskatu šajā pētījumā pozitīvu, ir tas, ka praktiski tas ir pirmais tāda veida pētījums, kad mēs analizējam vairāku slimnīcu datus un salīdzinām gan savā starpā šīs slimnīcas, gan vispār cenšamies iezīmēt šo problēmu, padarīt to redzamu un turpināt diskutēt, lai mēs vispār varētu turpmāk virzīties uz priekšu jau ar skaidrāku informāciju par to, kur tad mēs īsti esam. Manuprāt, tas ir galvenais būtiskais iegūms, ka mēs esam sākuši analizēt plašāk un diskutēt par šiem datiem. Jā, Andrej. Jā, paldies. Manuprāt, es varētu pilnībā piekrist visam tam, ko ir minējis profesors Sīviņa. Es domāju, ka ļoti būtiski, ka vispār ir tāds precedents ir bijis tagad, ka mums pirmo reizi laikam vēsturē ir teiksim, vismaz tik kvalitatīvi analizēti dati viena gada griezumā, un mums ir pieejama vismaz kaut kāda informācija, jeb refleksija par mūsu padarīto darbu, jo līdz šim pārsvarā attiecībā uz daudziem šiem rezultātiem mums nebija nekāda ideja. Ne tas bija no OECD ziņojumiem, nekur citur, ja, bet šeit parādās izgaismās gan problēmas, gan arī pozitīvie momenti. No pozitīviem momentiem, kā jau tas ir minēts, pirmkārtām, ja pirms stacionēšanas šī sistēma, kas saistīta ar zaļo koridoru, viņi strādā, un man liekas, tas ir būtisks ieguvums mūsu valstī tieši onkoloģiskiem pacientiem. Par to arī OECI eksperti savā ziņojumā pie mums, kad brauca auditā, arī minējuši. Tātad tas ir ļoti labs. Otrs moments, es kā ķirurgs ļoti priecājos redzēt no savas pārstāvētās struktūra vienības šos datus un tieši rezultātus attiecībā uz pamatdatiem, tātad, kas ir galvenie pacienti, un tas ir izdzīvot. Vismaz 30 dienas pēc operācijas, un raksa plānveida pacientiem tie ir 1,2%. Tas rādītājs ir krietni augstāks nekā vidēji Eiropā. Un es domāju, tur ir tas moments, kur mēs arī varētu pieturēties un saprast, kādā veidā mēs varam uzlabot visu šo pacientu aprūpes kvalitāti. Un, protams, izgaismojas arī cits problēmas, kas mums būtu jārisina, bet es domāju, ka būtiskākais ir tas moments, ka pirmo reizi ir šāda veida pētījums veikts, panākts, un tas varētu radīt un sniegt rekomendācijas turpmākiem auditiem un arī metodiskās vadības institūcijām šos darbības virzienus. Paldies! Paldies! Jums kādas replikas varbūt ir kaut kas, ar ko lepoties par to, ka mēs pieturamies pie kādiem zelta standartiem? Jā, paturpinot, es domāju, tad, kad mēs apzinām to, kur ir problēma, mums tad ir attiecīgi vieglāk rakst arī risinājums. Un te ir izkristalizējās, ka droši vien, cik svarīgi ir šie dati, cik svarīgi, lai šie dati būtu vienoti un pieejami speciālistiem. Šeit ir izkristalizējās arī šī pārvaldība, šo vēža pacientu ceļš. Viena lieta ir auditēt reģionālās slimnīcas, bet otra lieta ir nodrošināt šo pacientu ceļu un atvērt šo plūsmu, lai šīm reģionālām slimnīcām būtu iespēja nosūtīt šos savus pacientus, potenciālos operējumos pacientus uz universitāšu slimnīcām operēt. Droši vien tas parāda arī to, cik nepieciešama ir šī savstarpējā sadarbība, starpslimnīcu sadarbība. Un, protams, kam tas būtu jāveicina? Es domāju, ka tas droši vien ir vēža metodiskā centra viens no uzdevumiem. Un
kopā droši vien ar veselības ministriju radīt šo te pārklājumu, šo te, kā šī struktūra strādā, šī tīklošanās, ko pozicionē visi šie te OSI akreditācijas kritēriji, tātad, lai nodrošinātu vienlīdzīgi šo te vēža pakalpojumu pieejamību, ir vajadzīga šī te noteikti sadarbība. Jo, kā mēs zinām, onkoloģijā viens nav cīnītājs, bet tikai šī te multidisciplinārā iesaiste ir ārkārtīgi svarīga veiksmīgai vēža uzveikšanai. Jā, un arī parāda, saskaroties ar šo te pētījumu, vadot arī šos datus, cik ārkārtīgi grūti ir dabūt šo te kopainu vienotu par pacientu, cik daudzās sistēmās mums ir jāiet iekšā, lai mēs radītu šo te gan visus svarīgos detaļas, kas veido šo te tālāk ārstēšanas plānu, lai mēs atrastu. Un es domāju, ka tas ir ārkārtīgi būtiski, ka mēs to apzinājām, nevis tas, ko mēs jau zinājām, bet to mēs jau parādām procentuāli. Jā, un līdz ar to mēs tad arī attiecīgi varam iet uz ministriju, uz Nacionālo veselības dienestu un teikt, lūk, šādi ir dati, un mums būtu vajadzīgs tas un tas, ja, kas ir pamatot nevis pēc uz mūsu izjūtām, bet uz reāliem datiem. Jā, varbūt vēl kaut kas ir tāds, ko prezentācijā neizdevās pieminēt, bet ir tāds labās lietas, ko gribās izcelt, ka tik traki nemaz nav pie mums. Man jāsaka, ka man ir grūti papildināt to, ko nu pat sacīja. Varbūt tas, ko es labprāt akcentētu no tā pozitīvā šī projekta ietvaros, kas bija arī mana pirmā pieredze, šī sadarbība starp slimnīcām, galvenokārt starp universitātes slimnīcām. Tā ir interesanta pieredze, tā ir pieredzes apmaiņa, sadarbība savā starpā, nevis konkurēšana kaut kādu jautājumu risināšanā. Tas noteikti ir jāakcentē un uzskatu, ka ir mērķtiecīgi jebkuru lielu projektu virzīt tādā plašākā mērogā, iesaistot abu Rīgas krastu lielās slimnīcas. Jā. Vairāk kārt pieminējāt arī savā prezentācijā dati. Es te vairāk kārt pat piefiksēju reģionos, kur ir tā problēma, kāpēc tas tā ir un kam un kā tas būtu jārisina. Droši varam sākt no viena gala. Un kādas sekas tas rada? Par šo datu pieejamību es teiktu tā, ka visā valstī, diemžēl, datu pieejamība ir apgrūtināta. Šajā situācijā bija tā, ka kolēģis no Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas bija vadījis šo projektu, un viņam iespējams bija nedaudz vieglāk piekļūt tieši pie savas slimnīcas datiem, jo viņš tajā strādā. Bet, ja šo pētījumu vadītu kāds no reģiona slimnīcas, pilnīgi iespējams, ka mums rezultāti būtu citi, būtu detalizēti izgaismots reģionālā slimnīca, bet grūtāka pieejamība pie rakus datiem, kā piemērs. Un tas ir tikai tāpēc, ka mums nav šī vienotā kopīgā datu sistēma, kas jau šodien jau tiek, šis viedoklis ir izskanējis vairākas reizes. Mēs neredzam, katrs neatkarīgi no tā, kur mēs strādājam, mēs neredzam par šo kopīgo ainu un arī detalizētu skatu par katru atsevišķo centru. Un es domāju, ka tas tā nav tikai šo slimnīcu atbildība, tas ir daudz augstākā līmenī ministrijas lēmums, kā mēs šos datus uzskaitam, vai mēs esam gatavi ieguldīt labākas, funkcionālākas sistēmas izveidē. Un lai mēs arī turpmāk spētu bez šādiem pat papildus pētījumiem vienkārši izgūt datus, kas ir standartizēti, kas ir atbilstoši kritērijiem, kaut vai katru gadu. Ko šāda datu esamība un spēja tos analizēt dotu, lai mēs varētu to ideju nopārdot tiem, kuriem par to būtu jāatbild? Redziet, strukturizēti dati mums parāda, kā mēs strādājam, cik mēs veiksmīgi ārstējam pacientus, cik tad mums reāli ir šie vēža pacienti, cik mums ir kolorektāli vēža pacienti ar konkrētu šo te diagnozi, cik mums ir vajadzīgas šīs te operācijas, cik mums ir vajadzīgi galu galā speciālisti, ķīmijterapeiti, māsas, medikamenti pieejamība, jo mēs arī izvērtējam, cik mums tie pacienti izdzīvo. Šī te datu analīze parāda, būtībā tā ir atkarīga arī, varētu teikt, arī pacienta veiksmīga aprūpa izārstēšana no šo vēžu.
Ja? Un šī strukturizēto datu pieejamība, tas jau ir praktiski gadiem sasāpējis jautājums, jo mēs nevaram analizēt, cik mēs vienādi strādājam, cik mēs vienādi dodam vai strādājam pēc vadlīnijām. Ja? Un tas jautājums, kas joprojām ir kaut kur iestrēdzis, netiek risināts, mēs visi gaidām šo digitalizāciju mūsu laikmetā, kur datiem būtu automātiski jāielasās, lai ārsts netērētu laiku uz entām sistēmu pārkopēšanām, un lai mēs veltītu vairāk laiku pacientam, nevis strādāt tikai pie datora un kaut ko kopēt iekšā vai ņemt ārā, ja tas patērē milzīgs resursus, tā pašā laikā arī šie dati vajadzīgi arī administratīvām institūcijām, kā Nacionālām veselības dienestam, kā Veselības ministrijai, tā savukārt, cik liels budžets tad būtu jāpiešķir, cik tad, lai mēs reāli redzētu, kad šis budžets, piemēram, ir vajadzīgs pieaugušā secībā katru gadu, ja nevis, kā ministrijai liekas, mēs jums iedavām vienu naudas summu, tad ar to pietiek, jā. Tā kā, tur daudz lietas no tā var secināt, kāpēc šie dati ir vajadzīgi. Un par šo te piedāvāto auditu reģionālo slimnīcu datu pieejamībā, ko tas dotu? Es varbūt nedaudz no sākuma, no pirmā jautājuma par datu pieejamību. Tas jautājums jau iztirzāts, un tas principā tas balstās uz konkrēti jautājumu, kas ir datu avots. Ja, no kurienes mēs ņemam šos datus, un par šo mēs esam diskutējuši gan Veselības ministrijā, gan arī daudzās citās institūcijās. Mums ir nepieciešams vienot slimnīcas informācijas sistēma, kur kalpo gan kā klīniskā datubāze, gan arī atskaites, kas ietu gan uz NVD, gan uz SPKC. No turienes mēs varētu arī ņemt šķērsgriezumā vienlaicīgi datus, kas būtu pieejami un uzreiz analizējami. Ko tas dotu pirmkārtām? Tas dotu mums, mēs zinātu, ko mēs daram. Mums būtu kaut kāda refleksija par padarīto. Savādāk mēs aklējam vienkārši uz priekšu, un lai kādas izmaiņas mēs veiktu, mēs īsti nezinām reālā laika izteiksmē, kā tas ir ietekmējis konkrētu pacientu aprūpi. Tas ir tikai veicot šādu veidu pētījums, kā pateicoties VPP programmai. Un par reģionālām slimnīcām tur šī datu pieejamība ir principā tāda paša, tās pašas slimnīcas informācijas sistēmas, kas nav funkcionāls, kas nesniedz šos strukturētos datus, un respektīvi, lai šos datus kaut kādā veidā ievākt, jāveic ir titānisks darbs, ko kolēģi ir veikuši, un tas nav vienkārši, ka no dažādām sistēmām vajag paņemt konkrētos datus, bet tur ir kā izmeklētājiem jāiet cauri, jo šie dati var dublēties, šie dati var būt atšķirīgi, un tur ir jāsaprot, kādā veidā viņus ievākt. Jo mēs pasakām kaut vai, jebkuram bez medicīniskās izglītības vai arī ar izglītību, bet ar citu specializāciju ievākt konkrētos datus, viņš tā nevarēs to izdarīt. Tur ir speciāli vēl apmācība vajadzīga. Līdz ar to šādu veidu standartizēt, unificēt slimnīcas informācijas sistēmu mums ir vitāli nepieciešama, lai mēs varētu nākotnē vismaz balstoties saviem datiem pieņemt pareizos lēmumus. Es vēl gribēju papildināt, runājot arī to, ka te mēs redzētu, ka nedublējās mūsu izmeklējumi. Ja? Jo citādi vienā slimnīcā ir uztaisīta magnētiskā rezonanse, otrā slimnīcā mēs pārtaisam, ja tas viss ir nauda. Ja? Pie tā, ka mums ir budžeta deficīts, tāpat arī asins analīzēm ar tiem pašiem arī marķieriem, kuri maksā. Viens marķieris maksā 25 eiro. Ja? Ja viņš ir veikts vienā slimnīcā, viņš ir jāatkārto. Tā kā, tas mums daudz ko dod. Jā, lūdzu. Pavisam īsi vēl piebilst, ka tas galvenais ieguvējs no tā, ka dati ir pieejami un caurspīdīgi, ir pacients. Jo jebkurš Latvijas pacients ir tiesīgs iegūt vislabāko aprūpi. Un nevar būt tā, ka pacientiem ir lielāks risks nomirt vai garāk rinda uz izmeklējumiem tikai tāpēc, ka viņš dzīvo kādā citā rajonā, nevis Rīgā. Un šī uz pacientu centrētā aprūpe, es domāju, tas ir mūsu galvenais virzītājs, kā mēs mūsdienās arī, kā mums būtu jāiet. Tad man rodas loģisks jautājums, kā cilvēkam, kurš vienmēr visur saskata slikto, kuram ir izdevīgi tas, ka tie dati nav pieejami? Es varbūt gluži negribētu pievērsties sazvērstības teorijām. Ir vairāk tā kā retorisks jautājums, jā. Bet... Es nesen vēl runāju ar daudzām nevalstiskām organizācijām, ar HIV/AIDS, ar diabetu pārstāvjiem, arī onkologu tur bija. Viņi visi saka, ka nav uzskaitas vispār
pacientiem, kādas ārstēšanas metodas izmantotas, kādas zāles izmanto, un ka tur ir pilnīgi tumša bilde, un viņi visi gaida to. Jautājums, kāpēc nav to iespējams izdarīt? Jā. Šis jautājums ir nozares politikas virzītājiem. Nu, cerams, veselības ministrijai kāds to nodos tālāk. Jūs ieteikumu kolēģiem un valsts institūcijām, ko mēs varētu darīt tuvākajā laikā, lai, piemēram, šie gaidīšanas laika un ārstēšanas kvalitāte tiešām uzlabotos, jo arī jūs pieminējāt, ka tā gaidīšana uz ķīmijterapiju, tomēr tur ir tā bišķiņa aizķere. Kurš var sākt? Droši. Jā, par ķīmijterapijas rindām es varu teikt, protams, šo prezentāciju skatoties, šie dati nav glaimojoši, ka tikai 14%, ja nemaldos, laicīgi nokļūst uz neadjuvantu terapiju, un 50% vai pat mazāk pacienti nokļūst laicīgi uz ķirurģisko ārstēšanu vai adjuvanto ķīmijterapiju, bet jāsaka ir tā, ka tas, diemžēl, ir proporcionāli ar to, kādi mums ir cilvēku resursi un vispār kādi mums ir pieejamību uz sistēmisko terapiju. Un tā kā tā pēdējos gados ir strauji augusi, un kā jau es arī iepriekš publiski esmu minējusi, ka Rakusā par 40% ir palielinājies ķīmijterapiju skaits viena gada laikā. Un mēs gaidām, ka šī tendence turpināsies. Diemžēl, ņemot vērā vispār pasaulē incidences pieaugumu un medikamentozās terapijas pieejamību, kompensācijas pieejamību, bet šie cilvēku resursi mums nemainās tik strauji. Ļoti minimāli mums pieaug māsu skaits, un te ir svarīgs gan to, ka ir jāizglīto māsas, gan onkologu ķīmijterapeitu skaitam būtu jābūt lielākam, un šai infrastruktūrai arī jāmainās līdzi. Un tāpēc arī ir šīs garās rindas. Mēs strādājam aizvien vairāk, un mums, diemžēl, aizvien garākas rindas paliek. Tad pēc tā, kas notiek reāli dzīvē, jūs prognozējat, ka tās rindas tomēr paliks garākas, jo tas ugunsgrēks netiek dzēsts. Es negribētu gluži teikt, ka viņas paliks garākas, bet es baidos, ka īsākas tās nepaliks, jo mums nepieaug cilvēki, kas strādā onkoloģijā, viņi nepaliek vairāk. Jā, lūdzu. Jā, papildinot šo jautājumu, arī Stradīņas slimnīcā pēdējo 2 gadu laikā ķīmiju skaits ir palielinājies, šo procedūru skaits līdz pat 35% pie mūsu jau esošiem minimālajiem infrastruktūras resursiem. Un jāsaka tā, ka šis pētījums arī parāda vairāk šīm te ministrijai, Nacionālajai veselības dienestam, cik svarīgi ir domāt un kā mēs kopistiski attīstītu šo te lietu. Jo kāpēc šie pacienti arī ir tik daudz? Jāsaka tā, ka ienākot inovatīvām terapijām, šie pacienti, paldies Dievam, dzīvo ilgāk. Viņu dzīvieildze ir stipri uzlabojusies. Bet, jāsaka tā, viņi ir uzlabojusies uz tādu šīs ārstēšanas rēķinu, līdz ar to pieaug šo te pacientu skaiti, pareizāk sakot, tie, kas turpina terapiju un nāk klāt jauni. Un tas ir tādā dinamiskā progresijā. Un es domāju, ka būtu labi, ka mēs sēstos beidzot pie viena galda un atkal runāt un mēģināt rast risinājumu kopā ar ministrijas institūcijām, kāda būtu tie nākotnes tas plāns, tā prognoze, kā mums virzīties, cik mums vajadzētu šos ķīmijterapeitus, ja? Kā mums mēģināt attīstīt šo te ķīmijterapeitu reģionos, jo, piemēram, Daugavpilī pašreiz ir, kas ir diezgan liels reģions, kur ir vissliktākie saslimstības rādītāji ir vēzi, vissliktākie arī izdzīvošanas rādītāji ir vēzi. Kā tur tātad nodrošināt šo ķīmijterapijas saņemšanu, lai pacientam nav jābrauc 400 km līdz Rakusam vai līdz Stradīņas slimnīcai pēc vienas subkutānas injekcijas. Ja, tā kā tie ir tādi, tas ir tas plāns, kas būtu jāizdomā, tas 5-gads plāns, kā mēs attīstīsim tālāk. Arī jautājumā par speciālistiem, joprojām jābūt pārbaudīt, cik mums vajag tos ķīmijterapeitus, ja? Vai cik mums vajag māsas, un attiecīgi ir nākušais jautājums, ja mums ir izmācījušies šie ķīmijterapeiti, atkal nodrošināt viņus ar šīm te slodzēm, jo bieži mēs atduramies pret to, ka jā, mums ir beiguši, piemēram, šogad 3 ķīmijterapeiti, bet viņiem vienkārši nav slodzes, nav vietas šajos universitāšu slimnīcās, tāpēc, kad
attiecīgi veselībai nav budžeta, tātad, un līdz gada beigām, piemēram, mums nav iespējams atvērt nevienu slodzi. Ja? Tā kā šeit ir ārkārtīgi daudz tādu kompleksānu jautājumu, kas ir ko nevar atrisināt pat reizēm viens iestādes līmenī, tas jārisina valstiskā līmenī. Bet tā reāli arī konkrēti gadījumi, ka ir tā kā cilvēks, kurš var nākt darbā, bet vienkārši nav naudas, lai viņu paņemtu? Nu, jā, tā ir. Kolosāli. Kādi varētu būt tie secinājumi, ko jūsuprāt noteikti vajadzētu pētīt tālāk un kā panākt, lai šie pētījumi tiek reāli arī ieviesti dzīvē? Un tie secinājumi, kas šodien arī šeit izskanēja, ka tos kāds uzklausa un reāli ievieš? Pētījumā bija izskatīti 499 pacienti. Skaits izklausās diezgan liels, bet vai arī visi pacienti ir ar pēc būtības to pašu diagnozi. Šie pacienti ir diezgan atšķirīgi no ārstēšanas gaitas, no ārstēšanas taktikas. Ne katrs ir operēts, ne katrs ir saņēmis neoadjuvantu ārstēšanu, ne katrs ir saņēmis adjuvantu ķīmijterapiju. Un, lai analizētu 15 kritērijus, bija nepieciešams vākt vairāk kā 80 dažādus datus. Un, lai katru no šiem kritērijiem analizētu, no tiem 499 pacientiem, faktiski katram kritērijam tas pacientu skaits, ko varētu analizēt, ļoti būtiski sarūk. Ar šo pētījumu mēs redzam kaut kādas tendences, virzības, kur varētu būt problēmas. Bet perspektīvā droši vien ir kaut kāda atsevišķa kritērija, ko būtu vērts analizēt dziļāk, lai izprastu labāk tās problēmas, skrupulozāk izvērtēt pacientu iekļaušanas kritērijus, lai varētu šos kvalitātes kritērijus labāk analizēt un nonākt pie tādiem konkrētākiem, labākiem slēdzieniem, ar iespēju arī salīdzināt savā starpā ārstēšanas rezultātus dažādās slimnīcās. Jā, paldies. Kādi jums pārējiem varētu būt šie ieteikumi, lai nodrošinātu to pēstniecību? Es domāju, ka tādiem pētījumiem būtu jābūt regulāriem. Tas nevar būt tikai viens šāds pētījums. Mēs tagad pasēžam, parunājam un ar to arī aizējam mājās un neko nesecinam. Ir jābūt nākošajam tādam pašam līdzīgam pētījumiem pēc šiem kvalitātes indikatoriem, izpētītiem datiem. Un, lai mēs redzam, kā dinamikā tas mainās, vai varbūt tā jau mēdz būt, ka pirmajā pētījumā rezultāti ir slikti un nākošajā aizvien labāki, jo mēs mācamies paši no savām kļūdām, analizējam, uzlabojam procesus, bet līdz ar to tas galvenais ieteikums ir noteikti neapstāties pie vienas datu analīzes. Tam ir jābūt regulāri, vai tas ir metodiskā centra uzdevums, vai tie ir ārēji auditi, kas veic uzskaiti, un protams, arī ir jāsako rīcībai, kas novedīs mūs tālāk pie šiem labākajiem rezultātiem. Vai tā būtu šī centralizācija, subspecializācija vai arī jebkāds cits risinājums. Nu, jābūt kādam, kurš to nepārtraukti uztur dienas kārtībā, vai ne? Tieši tā. Kādams, kurš to dara? Nu, jā, es domāju, mēs arī vēl gaidām, es nezinu, kādā stadijā tas ir mūsu populācijas vēža reģistrs un kad tiks izziņot rezultāti, kad mēs varēsim ieskatīties un saprast, cik šie dati ir kvalitatīvi. Protams, mēs ar nepacietību gaidām, kad tiks veidots arī klīniskais vēža reģistrs, kur šie dati varētu būt daudz kvalitatīvāk un vieglāk analizējami. Bet tikmēr, ka mēs to visu gaidām, es domāju, ka līdzīga veida pētījumu vajadzētu arī attīstīt. Kolorektālais vēzis ir tikai viens no biežākajiem vēža saslimšanām Latvijā, bet ir arī krūts vēzis, ir arī prostatas vēzis, kuņģa vēzis un daudz cita vēža. Mums vajadzētu prospektīvu šādu datu vākšanu un arī secīgu analīzi. Protams, ka tu var uzticēties metodiskās vadības institūcijai, bet jāsaprot, ka šie cilvēki ir tikai 3 vai 4. Jā, un tie resursi, kas tiek piešķirti, ir niecīgi, lai mēs varētu tādu mēroga kvalitatīvu datu vākšanu regulāri veikt. Jā, lūdzu.
Jā, es domāju, ka šādi pētījumi tiešām ir jāturpina, bet droši vien, ka jāturpina klauvēt un runāt un diskutēt, ko mēs darām visus šos gadus nepārtraukti ar ministriju, ar Nacionālo veselības dienestu, lai mēs tiktu sadzirdēti. Viņi zina par šiem pētījumiem, bet reizēm ir tāda jūtama rezistence, kas man reizēm liekas, vai tas ir aiz nezināšanas, kā tālāk virzīs šos jautājumus, bet es domāju, ka pateicoties tam, ka tomēr Rakus Lotas slimnīca, gan arī Stradīņas slimnīca iet šo te OSI akreditācijas ceļu, un tas ir tomēr Eiropas līmeņa akreditācijas prasības, kādai tad jābūt šai vēža aprūpē valstī. Es domāju, tas arī varētu būt viens no tādiem spiedieniem uz ministriju skatīties uz šo onkoloģiju tomēr pietiekoši nopietni, detalizēti, strukturizēti. Droši vien, gala secinājums mums jāturpina sadarbība, mums jāturpina šī diskusija. Darāmā ir daudz, jā. Darāmā daudz. Liels paldies vēlreiz profesora Elīna Sīviņa, Stradīņas slimnīcas onkoloģija Gēriņa, Rīgas Austrumkliniskās universitātes slimnīcas ķirurgs onkologs Antons Rudzāts un arī Andrejs Pčolkins. Liels paldies!